Tagad jaunajiem ir noteikti jābrauc prom, jo Latvijā pa lielam Vai redzēsim kaut kādas vairāk kautiņas? tā pret ēnām paboksējām. Noslēdzot tēmu par Dinamo, Lai iekavēja attīstības, nezinu, tā bija forša vieta. tu esi kādreiz domājis, ko tu darīsi pēc lielā hokeja? Pagaidām īsti. Esiet sveicināti Sports Strike TV skatītāji. Šodien pie mums ciemos ir Kristaps Zīle, viens no senākā bronzas medaļniekiem. Tas ir viens, un otrkārt, viens, manuprāt, no pašaizliedzīgākajiem Latvijas hokeja izlases spēlētājiem. Es teiktu, ka tas ir pirmais vārds, kas man nāk prātā, tik līdz kā es iedomājos par tevi, jo tik bieži ir redzēts epizodes, ka tu meties ne tikai ar ķermeni, bet arī ar seju pretī ripai. Māma nekad nepārmet par to? Jā, paldies, ka uzaicinājāt, prieks būt šeit. Un nepārmet, bet saka, ka ar restu vajag sākt spēlēt. Vēl joprojām ik pa laikam saka, ka visiem jāspēlē ar restu, tā kā uztraucās, bet nē. Tas, ka pašaizliedzīgs, jā, nenoliekšu, piekrītu, bet tas vienmēr ir sanācis, un kaut kā tā mana karjera tā ir aizgājusi, kad tas, kā saka, kas sanāk, tas ir jādara, un nevajag neko liek izdomāt un darīt to, kas sanāk. Un, tā kā jā. Pats savam bērnam novēlēt hokejistu karjeru? Šobrīd domājot, nē, bet tā būtu viņa izvēle, ja gribētu patikt un degst tās acis un tiešām gribētu iet spēlēt. Gan jau, ka paslidot aizvestu un tā, bet jā, paša izvēle ir mans uzskats. Kā tavuprāt, hokejs ir mainījis tavu dzīvi, tavu skatījumu vispār uz lietām? Hokejs ir devis, kā lai pasaka, tādu sajūtu, ka, lai kaut kas sanāktu, jebkurā jomā dzīves, lai arī ko darītu, ir pie tā smagi, ļoti smagi jāstrādā jau. Ir sevišķi mums no bērnības, kur ir tie svarīgākie posmi, kad tu jauns esi, ka tev ķermenis attīstās, visas koordinācijas, viss, un jā, tā kā teikt, ka tas, ka smagi jāstrādā, tā neatlaidība, nekad nepadoties, jo vienmēr būs kaut kādi sūdiņi, kas nesanāk, kad tevis kādu golu iemet vai kaut ko, un tad galvenais nepārdzīvot ir būt mentāli spēcīgam un tikt to visu galā. Un, tā kā jā, domāju, ka arī tas mentālais, kad tāds norūdījums dzīves, kad par citām lietām varbūt, par kurām cits varbūt pārdzīvot, tu tā bišķi palaid garām visu. Un saproti to, pieņem, un jā, bet liek pārdzīvot, dažreiz nav jēgas. Pavisam nesen pirms pāris dienām aizvadīju savu 100. spēli hokeja izlasē. Vai tu sevi sauktu par patriotu? Par patriotu, jā, noteikti. Es izlasu vienmēr gribējies nākt un spēlēt un vēl joprojām sev pierādīt un cīnīties par vietu sastāvā. Un jā, Latvija man ir dzimtene, esmu dzimis, uzaudzis laukos un jā, tā kā ir ceļš tā Latvijas daba, kultūra, patīk, pašam nepatīk, bet patīk, kā citi deju svētki, dziesmu svētki, un jā, tā kā es sevi sauktu par patriotu un arī būtu gatavs aizstāvēt valsti. Man liekas, ka sports ir viena no tādām ikdienišķākajām lietām, veidiem, kā mēs varam ne tikai sekmēt to kaut kādu patriotismu un vispār, mīlestību pret savu valsts, sajusties kā daļiņa no kaut kā lielāka. Kā tev liekas, kā sports ir ietekmējis varbūt to, kā tu jūties par savu valsti? Es domāju, bronzas gads perfekti pierādīja, cik mēs esam saliedāta tauta un kā cilvēki atbalsta kādu, kam kaut kas sanāk un visi viens par otru. Un tas, kas notika pie tā brīvības pieminekļa pirms 2 gadiem, tas bija vienkārši fenomenāli. Un jā, tad tu saproti, ka šī ir tava zeme un ka tu gribi atrasties šeit un būt daļai no tā visa. Un tā kā jā, tās bija tādas fenomenālas emocijas, kas deva tādu, kā lai pasaka, goda sajūtu par valsti, cilvēkiem un tautu.
Runājot par izlasi, kurš no jaunajiem džekiem ir pārsteidzis tev, piemēram, šajā treniņu nometnē? Man Mārtiņš Launčs patīk, vienmēr paticis. Ja pagājušajā gadā viņš bija aktīvs, bet varbūt kaut kas nesanās, tad tagad dažreiz treniņos viņam tur tāda brīnuma sanāk, kad, labā ziņā brīnumi uz ledus un sanāk tos golus iemest, un cerams, ka tas arī pārnesīsies vēlāk uz pasaules čempionātu. Vispār kopīgi viņš ar savu atdevi cīņas par, ka viņš ir gatavs jebkuram kaulā iedot vienam, otram, viens maiņas laikā, 3, tā kā man uz tādiem spēlētājiem vienmēr ir prieks skatīties. Runājot par kaulā iedošanu, šodien tev bija boks treniņš ar izlasi, vai redzēsim kaut kādas vairāk kautiņas, vai jāsāks epizodes čempionātā? Šodien vairāk tā pret ēnām paboksējāmies un tīri tā izkustinājām, atsvaidzinājām kaut kādas kustības no boksa un pasaules čempionātā jau nevar kauties. Man liekas, ja tu izkaujies nomet 100, tad ir viens spēles diskvalifikācija un to īsti negrib ne treneri, ne citi spēlētāji. Un, bet gan jau, ja kādreiz situācija piespiestu un tā teikt nebūtu vairs ko zaudēt, tad nevajadzētu, bet kāpēc ne? Kurš no treneriem gan izlasē, gan vēl Dinamo laikos un kopumā visā tavā karjeras dzīvē ir atstājis kaut kādu vislielāko iespēju, kaut ko visvairāk iemācījis? Tā grūti teikt. Es teiktu, ka ja uzreiz jāsaka, tad vairāk uz bērnību atskatītos, jo tie pirmie treneri, kuri tev palīdz iemīlēt hokeju, lai viņš pēc tam tev patiktu un nebūtu tā, ka tu nāc tikai nākšanas pēc. Un, man tāds bija, pats pirmais bija Edvards Diļevka. Un vēl joprojām regulāri pie viņa vasarā, viņš vēl projām trenē mazos bērnus, un tad vienmēr vasarā pie viņa aizbrauc uz kādu nometni uz vienu dienu vismaz ar sīkajiem paslidot, atrasties tur un tā kā to novērtēju, un tad jau, kad nāk junioru hokejs, pieaugušo hokejs, tad ir centies no katra trenera paņemt maksimālo kaut kādas mazās nianses, detaļas, kaut kādu domāšanu par spēli, ko var pēc tam pielietot karjerā, un ņem no katra, cik vien var paņemt, kaut ko arī nevajag paņemt, un tā kā nevaru, un arī nebūtu godīgi no pieaugušo hokeja izcelt kādu konkrētu. Nesen intervijā Delfi izteicies, ka mazākums ir zinātne. Kas tad ir zinātnes atslēga, mazākuma atslēga? Es neteiktu, ka zinātne, nezinu, es tā teicu, varbūt teicu, bet nē, mazākums varbūt tur ir jājūt, gan jau tāpat kā vairākumā, jebkurā citas spēles situācijā mazākumā arī atrast. Tur bija runa par metienu līnijām, atrast tās metienu līnijas, un ar hālēm tas atšķirās, jo citas hāles ir platākas, citas šaurākas, un tad kaut kur tā galva bišķi sajūga, bet aptuveni visur ir ļoti līdzīgi, lai atrastu tās metienu līnijas, tad tu aptuveni zini, kur tev jāatrodas laukumā, kurā punktā, lai tā ripa trāpītu pa tevi, nevis aizlidot tev garām un zaudētu golu. Vai tu piekristu, ka labākā aizsardzība ir uzbrukums? Jā, noteikti. Ja nespēlē aizsardzībā, tad golus ielaist ir smagi, bet nevienmēr tā ir realitāte, un ir komandas, kas ir meistarīgākas, un pret tām ir tie aizsardzībā ir kārtīgi jānokapā un jādod viss, un jā, tā kā jā. Kas ir svarīgi, lai tu būtu labs aizsargs? Piemēram, ja kāds jaunais hokejs skatās, kas viņam būtu jāņem vērā? Es teiktu, laba domāšana ir, tas laukums jāredz, kad ko darīt. Piemēram, kad uzlikt tam pretiniekam virsū, kad varbūt atkāpties un nospēlēt bišķiņu ar vēsu prātu, un tā no individuālajiem noteikti mūsdienu skatos arī visi jaunāki aizsargi, kas NHL, visi ir perfekts lidojumi, un tas lidojums, manuprāt, aizsargiem ir pārējais no atmuguriskās lidošanas uz priekšu, tas ir pats svarīgākais, tā pieslēgšanās uzbrukumam, riskēt iet tur un pēc tam paspēt tikt atpakaļ, tā kā pēc tā visais lidojums, un jāmāk arī no zilās līdz vārtiem aizmest.
Un, lai nav tas metiens tāds, ka kāds vārds priekšā ar pliku roku viņu var ķert. Jā. Nesen pēc 3 gadiem Čehijas ekstralīgas Litvinovas Vērvas komandā nomainīja komandu uz Liberecas es nevaru izrunāt to smuko vārdu, bet Tvigri, jā. Un intervijā minēja, ka meklēja tieši pārmaiņas kaut kādu diskomfortu. Kāpēc tieši šī komanda? Kāpēc tieši Čehijas ekstralīga? Kāpēc nenomainījis kādu citu? Es īsti nemeklēju citas līgas, jo man tas Čehijas hokejs 3 gadu tur nospēlēts un tīri labi patīk. Līmenis tur katru gadu paliek arvien labāks un labāks. Man liekas, katru gadu komandām, kas iepriekšējos gadus ir kaut kur bišķiņ zemāk tabulā bijuši, tad viņiem ir tā motivācija pirkt tos labākus spēlētājus, tā pašā laikā Pārdubits viņi, man liekas, ka rītdien viņiem ir 7. spēle finālā, un viņi jau cik gadus mēģina uzvarēt, un pērk tos spēlētājus labākus, un kā nesanāk. Redzēs, kā viņiem ies, bet jā, tas, ka viņi pērk tos labos spēlētājus, tas ceļ to līmeni līgai, un tad visām pārējām komandām, gribot, negribot, ir kaut kādā veidā jāpielāgojas, un tāpēc, jā, es uzskatu, ka tas līmenis Čehijā kļūst katru sezonu labāks, jaudīgāks, un tā kā, jā, uz citām līgām neskatījos īsti par komandu, bija piedāvājums, mani visi apmierināja, forša pilsēta, Uvis tur bija spēlējis, arī Balīnskis, un ar viņu sazvanījos, viņš arī absolūti neko slikti nevarēja pateikt, forša hala, un jā, gribējās kaut ko pamainīt dzīvē. Kā vispār izskatās viena tava diena sezonas laikā? Spēļu diena vai treniņu diena? Gan. Ok, treniņu diena. Pamosties, Čehijā viņa mīl ierasties hallē, baigi agri, mums bija parasti, cikos mums bija jābūt kaut kur ap 8, jo bija jābūt hallē, esam hallē, kaut kāda sapulce, izstāst treniņu plānu, to, treniņš, svaru zāle, atsildīšanās, mājas, pusdienas, varbūt pagulēt powernapu, to man ļoti patīk, vienmēr es regulāri paguļu savu powernapu, un jā, tad celies, atkarībā cik pulkstens jau ir, un tad man suns ir, tad aizbraucam ar draudzeni pastaigāt ar suni vai kaut ko, un apakaļ pa mājām, vakariņas jau, un tā. Tas ir treniņu dienās, spēles dienās ir līdzīgi, ierodamies hallē, treniņš daudz īsāks, braucam pusdienās, pēdam pusdienas, apakaļ pa mājām, atpūsties un gatavoties spēlei. Kas ir tie ārpus, ne sezonas, bet ārpus hokeja brīvā laika pavadīšanas veidi, ko tev patīk darīt bez hokeja? Sezonas laikā tie notiek kaut kādi spā, pirtis, nosacīties spā, kur ir pirts baseins, augstā vanna. Uz tādiem mēs aizbraucam, atpūšamies, tā teikt, lai ķermenis bišķiņ attiet no slodzēm sezonas un pirtīs arī prāts. Un jā, bet vasarā, tur Čehijā forši, kad pa lielam visas kaut kādas Eiropas, Vācijas pilsētas ir tuvu, kad citas Čehijas lielākas pilsētas, ka visur ar mašīnu forši var aizbraukt, tad mēs vasarā vienmēr tā izmantojam brīvdienas, parasti sestdienas, svētdienas ir brīvs, tad arī aizbraucam kaut kur uz kādu pilsētu vai uz kādā lielākā pilsētā kāds koncerts notiek, tad uz to aizbraucam. Tā kā tā, šogad bijām Adeles koncertā ar draudzeni, tas bija, līdz tam nebija īsti Adele klausījies tā, un likās tā mūzika varbūt nav manai gaumei, bet koncertā es saprotu, cik fenomenāli viņi īstenībā dzied dzīvajā un kā viņi strādā ar publiku, un jā, kopš tā laika arī pāris Adeles dziesmas ir manā playlistā. Kāda mūzika ir tavai gaumē, ko tu klausies pirms spēlēm? Bišķi pamainījies, ir teikt, man ir vairāk tādas dziesmas, kurām pašam gribas dziedāt līdz ar to man smadzenē strādā, pamostās no visa, un jā, tas man uzlabo baigi garstāvokli, kad ir dziesma, kurai tu pa lielam zini vārdus, tas ir, tā playlistā ir daudz latviešu dziesmas, gan arī ārzemju dziesmas, tā kā jā, ir tāds sajaukums bišķiņ, bet galvenais, lai es to dziesmu zinu, man viņi kaut ko atgādina, un tad es varu padziedāt līdz pats pie sevis. Kā ir sanāk,
Kāds ir tavs ikdienas, piemēram, fiziskās sagatavotības kaut kāds plāns, vai kā tu trenējies, ko tu trenē priekš sevis? Pa lielam visu, lielos apjomos, tā kā jā, noteikti kājas, jo uz laukumu daudz jāskrien un kājas vajag spēcīgas un visam pa virsu nāk fiziskā sagatavotība, tā teikt, plaušas, lai var izturēt, ja kādreiz zonā iespiež, lai var mājiņu ilgāk par minūti izturēt un tā kā jā, bet pa lielam visu, ko var iedomāties no visu pa bišķiņam, kaut kādas atsperes, rotācijas, kas mums ir ļoti svarīgi kā hokejistiem un lai ķermenis būtu tāds mobīls. Salīdzinot Čehijas līgu un KHL, kur tu iepriekš spēlēji, kādas ir tās galvenās atšķirības, ko tu vari pamanīt? KHL jau bija salīdzinoši pasen, un tā līgai, teiksim, tā līdzi vairs īpaši nesakoja, varbūt kaut kādus tur galvenos rezultātus, kas tur turnīra tabulā kaut kāda interesi pēc tīri tā pastīties, bet salīdzināt ir grūti, jo, kad es no turienes aizgāju, tad vēl skaitījos, teiksim tā, jauns spēlētājs, un tagad tā pieredze ir pa 3,5 gadiem nākusi klāt, un tu skaties uz to hokeju bišķiņ savādāk, un tāpēc, jā, ir grūti salīdzināt, noteikti tur bija meistarīgāk spēlētāji, un tas līmenis bija augstāks, un tā, bet kā ir tagad, par to es nemāku spriest. Man liekas, ka kad bija Dinamo bija vairākas funkcijas, un es teiktu, ka viena no tām bija tas, ka jaunajiem spēlētājiem bija vieta, kur izaugt, kur trenēties, tu varēji būt vēl aizvien mājās pie vecākiem. Tagad, kad Dinamo vairāk nav, īsti varianti vai tu kaut kur brauc projām, vai arī paliec OHL, kur, kā tev liekas, arī tu esi Dinamo sistēmas bērns, vai tas ir labāks variants, vai kā ir jaunajiem pašlaik? Nē, tagad jaunajiem ir noteikti jābrauc prom, jo Latvijā pa lielam nekā nav, kur izaugt, attīstīties, un daudz brauc uz to pašu Čehiju, uz Zviedriju, uz junioru 20 līgām, un jā, manā gadījumā tas bija forši, kad es tajā HK Rīgā nospēlēju pa lielam tā pilna laika līdz 18 gadiem, un 18 gados ar kaut kādām dienām jau debitēju Dinamo, un tad, jā, tur sanāk uz tā beņķa vairāk pasēdēt, un tad it kā gribējās vairāk spēlēt, bet, kad bija iespējas arī pie HK Rīgas, tad tiku uzspēlēt, un jā, tas, ka tev iemet tajā profesionālajā hokejā, tas tāds savu veidu rūdījums ir, un jā, bet tagad tādas iespējas mūsējiem latviešiem, jauniem hokejistiem nav, tā kā ir jābrauc prom un vienkārši reāli nav citu variantu. Tā kā jā, gribētos, lai varbūt ir kāda komanda, kas tajā pašā Somijas līgā, kā Zemgala 1 gadu nospēlē vai 2, 1. Nav tik svarīgi, bet vismaz kaut kādā augstākā līmenī nekā OHL, un jā, pašam arī brālis spēlēja OHL un sapratu, ka vairs īsti nav jēgas mocīties, un palielam viņš saprata, ka nekas super spīdoši nesanāks profesionālā ziņā, un gan jau, ka liela nauda ar hokeju nepelnīs, un jā, viņš aizgāja mācīties par pavāru, un tagad strādā ļoti labā restorānā, un visi forši. Ja tev būtu jāsāk arī no nulles, tu iet to Dinamo ceļu vai mēģināt skatīties kaut kur braukt uz ārzemēm ātrāk? Es jau arī tagad pirms tā HK Rīgas un Dinamo gribēju braukt prom, bet tur dažādi apstākļu sakritības dēļ nesanāca, bet jā, tagad, es nezinu, ko es darītu, bet gan jau, ka neko nemainītu, jo gala beigās jau viss tā ok sanāca, jā, tur vienmēr var labāk un tā, bet noteikti varbūt pacīnītos pats par sevi, lai tiktu uz Ameriku, Kanādu, lai vismaz izmēģinātu spēkus tur un varbūt, kā saka, izšaut, un arī tas pats lielākais hokejs kaut kur tiktu pie iespējas un sanāktu.
Man liekas, jā, viena funkcija bija tas, ka bija kaut kāds, kur jaunajiem bija auga kāda vieta, bet otrs teikt arī, ka Dinamo bija tāds drošības pilvens, ja nesanāks, ja nedabūs līgumu, tad vienmēr būs mājas, kur varēs atbraukt un tā. Vai tev liekas, ka tas kaut kādā veidā iekavēja daudz spēlētāju attīstību? Nezinu, tas laikam jāprasa tiem spēlētājiem, bet vai iekavēja attīstības, nezinu, tā bija forša vieta, kur, jo tu spēlēji pret reāli labiem pretiniekiem, un tev komandā bija labi spēlētāji, un tev uz katru spēli tu izgāji ar domu sev pierādīt un uzvarēt it kā teorētiski uz papīra labāk pretinieku, un es domāju tas, ka jā, varbūt tur katru gadu nesanāca it sevišķi uz beigām, vai ne, tad, kā lai pasaka, Džeki tomēr centās un gribēja, lai sanāk, vai ne, bet vai tas kādam ietekmēja kaut ko un kā būtu, ja viņš kaut kur aizbraukt, tas viss ir kā būtu, ja būtu, un tu nekad to nezini, un viss, kas notika, un kā notika, tā tad ir jānotiek. Jo es šodien klausījos interviju, tev 18. gads sporta centrs, kur tu minēji 20 gadu vecumā, ka līdz 25 tu gribētu kļūt par Dinamo kapteini. Respektīvi tāds tālākajos plāns, kā bija palikt Dinamo. Kas to lai atceros 20 gadu, tad vēl bišķiņ tāds jauns, pusdumšs gan jau bija, un jā, es pateicu, ko tev pateikt. Tagad atceroties, es laikam nekad neko tādu neteiktu, un jā. Kā tev liekas, vispār vēl noslēdzot tēmu par Dinamo, kāda bija funkcija, kāda bija jēga no tādas komandas, jo, it īpaši pēdējos gados tie rezultāti bija tādi, kā bija, un es atceros, tā, kad vēl bija spēles, vienmēr no rīta, kad kādreiz bija grūti diena, domāju, labi, ir grūti, bet Dinamo hokejs vienmēr izēdz uz ledus arī nākamā dienā pēc grūtas spēles, kad tik daudz ir zaudēts, savā ziņā palīdzēja saņemties. Jā, kāda bija jēga, kāda bija, kāpēc bija labi vai slikti, ka bija tāds Dinamo? Pirmkārt jau, jebkurš grib kaut kādu naudu nopelnīt, un ja tu vari atrasties, it sevišķi Džeki, kas tajā laikā ar ģimenēm, bērniem un visa dzīve viņiem ir šeit, un bērniem skolas, bērnu dārzi, un tagad citi, kas aizbrauc uz to pašu Čehiju vai Slovākiju, viņiem sieva bērni paliek mājās, un tad tu visu, kur tu redzi savu ģimeni, ir FaceTimes, vai ne, un es tikai varu iedomāties, cik smagi viņiem tas ir, un kā tas emocionāli tev ietekmē, un visu pārējo, un tad Dinamo tur tie izbraukumi bija, bet, garākais izbraukums uz nedēļu, un tad tu atkal esi apakaļ pie ģimenes un pavadi laiku saviem bērniem, sievu, un tā kā, jā, tu redzi, kā tev bērni uzauga. Tagad ir daži Džeki, kas, tā teikt, ilgu laika periodu to savu bērnu, sievu neredz ikdienā, un jā, tā kā tas bija milzīgs pluss tam Dinamo, kad tomēr tu esi mājās, un kā saņemties uz nākamajā dienā pēc tiem zaudējumiem, tev ir ģimene, kas tev atbalsta, lai tu saņemies un turpināji darīt, un visam pa virsu tev kaut kādu labu naudiņu maksā, un tā kā, jā. Kas ir bijis varbūt tāds grūtākais periods tavā karjerā? Grūtākais tieši, kad ceļa trauma dabūja operācija, kad bija, un tā, kad bija jāsāk intensīvi gatavoties, lai atlaptu no traumas, sākās Covids, un tad visas zāles bija ciet, un tad juku prātā, kur man iet, ko man darīt, un labi, ka man vecāki dzīvo privāti mājā, un tad varēja mierīgi braukt tur ar gāzes balonu uz pleciem, staigāja pa pagalmu, taisīja izklipienus, pietupienus, jo pašam kaut kādi svaru stieņi, svaru ripas tajā laikā mājās nebija, un jā, tad tā visa trauma, atlapšana, tas bija tāds smagāks periods karjerā. Vai tu esi kādreiz domājis beigt hokejistu karjeru?
Noteikti nē. Pagaidām nē. Pienāks vēl laiks. Tajā pat jau pieminētajā 20 gadu intervijā teica, ka tavs tāds tuvākais un reālākais sapnis būtu, ka tu gribētu spēlēt Olimpiskajās spēlēs. Tas tagad ir izdarīts, kas ir nākamais. Viņš ir izdarīts, bet tikai teorētiski, jo no tās olimpiādas īsti no viss tas, kas bija arī Covid un tie visi ierobežojumi, un katru rītu celies, un tev tur iet to degunu urbina, un tu jau vairs nevar izturēt. Tev liekas, ka tev nākamreiz jau smadzenes izurbinās, un ka uz spēlēm nekāda skatītāja nebija, tad visa tā olimpiskā atmosfēra bija tāda ķeksīšu pēc, teiksim tā, un tāpēc, jā, gribās, tas nākamais mērķis ir Milānas olimpiskās spēles, un tikt uz turieni, un izbaudīt to atmosfēru, un arī ar cerību un vēlmi, ka uz ledus tie rezultāti būs labāki nekā viņi bija toreiz. Kā vispār bija Covid laikā, kad bija tās tukšās arēnas, kā bija spēlēt tajā brīdī, kad visu dzird? No spēles viedokļa ok, jo tu dzirdi savus mājas biedrus, ka tev kāds uzbļauj piespēle vai ko laukumā darīt, bet no emociju viedokļa tas ir tā, kā lai saka, tukši, ka tev nav tās emocijas, kādas viņas ir tagad, kad mēs atbraucam uz pārbaudas spēle arēnā un ir 10,000 skatītāji uz abām spēlēm, un to sajūtu un tās emocijas tur pie tukšām tribīnēm tu nekad gribot, lai arī kas tev galvā darītos, nesaņemtu. Par izglītību. Cik es zinu, tev biznesa vadības diploms, vai ne? Biznesa vadības koledžas, jā. Jā. Un tas minēs arī, ka izglītība jau vienmēr noderēs, ka kaut kas bija jāiet mācīties. Tu esi kādreiz domājis, ko tu darīsi pēc lielā hokeja? Vai ir kādas idejas? Pagaidām īsti nav, bet jā, gribētos kaut ko savu, nevis iet pie kāda cita strādāt, bet kaut ko savu un izveidot varbūt kaut kādu ideju vai kaut kur, un jā, bet tā sīkāk, konkrētāk ir tikai ideja līmenī, bet neko pagaidām neesmu tādu domājis, un jā, pienāks vēl laika. Zinu, ka par to ir lēnām jāsāk domāt, bet idejas ir, un jā. Par treneru neies? Nē, es domāju, ka pagaidām, ja man jāsaka, tad es teiktu, ka nē, jo tas nav īsti priekš manis, un jā, bet vēl savu gadu palikuši hokejā ir, un kad viņi ies uz beigām, tad varbūt domas būs savādākas, un mentalitāte būs savādāka, un tad varbūt gribēsies būt par treneru un kaut kādas savas zināšanas dot arī citiem spēlētājiem. Jo man liekas, ka vispār ar tiem karjeras noslēgumiem ir diezgan traki. Arī es kaut kad runāju ar Olimpiskās komitejas pārstāvjiem, ka netiek diži, kad tu noslēdz to savu sportisku karjeru, netiek diži klāstīts nekādas lielākas opcijas, tāpat vien atliek. Būtībā tas treneris vai kaut kādu savu biznesiņu taisīja, bet tas arī ir liels smags darbs. Tā kā, jā. Tā ir, jā. Daudzi vienmēr jau domā, ko darīs, un tāpēc ir forši, kad daudz žeki jau karjeras laikā, viņiem ir plāns, ko viņi darīs pēc karjeras, un jā, tā kā, tad jau redzēs. Jā, super, paldies tev. Jā, man ir piedāvājums tad tagad kaut ko uzspēlēt. Labi. Tagad izbrauks Kristaps Zīle mums biķernieku trasi. Skatīsimies, kāds būs rezultāts. Citi rezultāti ir, ar ko salīdzināt? Jā, pagājušajā sezonā mums vairāki brauca. Piemēram, Jānis Ikaunieks bija uzvarētājs. Jā. Vai? Es dzirdēju, ka tu esi Formula 1 fans. Tu esi kādreiz izbraucis ar kādu no lielajām formulas mašīnām vai vispār ātrajām? Trakais. Tur nosistos gan jau. Tev vispār patīk ātri braukt?
Vai Jā. kāds braucējs tu esi? Es? Jā. Var teikt. Ātrums patīk. Bet nē, man pašam arī personīgā mašīna ir tāda, kur mašīna prasa, lai ar viņu ātri brauktu. Un man mājās arī vispār ir simulators ar stūrīti. Tad es tur kaut ko ik pa laikam uzmačīju un Opā. vairs nav bagažnieks. Ar kuru reizi nolikt SSD eksāmenu? Neteikšu. Ar 3. Bet visam ir attaisnojumi, vai ne, dzīvē? Vai ir plāns apmeklēt kādu F1 posmu tuvākajā laikā? Esmu bijis uz 2, gan Austrijā, gan Barcelonā. Bet šogad laikam, ka nesanāks un nav plānā īsti. Jo, kad jābūt jau apkārt Čehijā, tad palielam sanāk aizbraukt tikai uz posmiem, kur jau ir būts un gribas kaut ko savādāk bišķi pamainīt un tā kā jā, šogad laikam nebrauksim nekur un jā. Kādas sporta veidus vispār tu skaties, uz ko tu tā kā aizēji kādreiz uz kādu spēli? Es kur šitais brīnums. Rallycross, formula. Bet tā no komandas sporta veidiem tikai ja kaut kādi latvieši, tāpat basketbola izlase vai futbola izlase, tad uz tām. Kas ir tava mīļākā filma? Man patīk filmas, kur pēc tam tu sēdi dīvainā vai kinoteātrī un nesaproti, kas notika, un tev jādomā ir, un, piemēram, kur pēc filmas ir, tā teikt, liels pārdoms, un tāds Interstellar ir, man liekas, man favorīts, ko var skatīties, un katru reizi tajā filmā ieraugi citu ideju, mērķi vai kaut ko. Tu esi beigies filosofs? Tā es neteiktu, bet, ja skatās filmu, tad varbūt gribās tā, lai filmai ir doma, ka pēc tam tu vari padomāt, kāpēc tā notika, vai kas tur īstais tas mērķis, es jau iesvīdu. Man šī būs pirmā reize, kad es mēģinu kaut ko šādu savu. Neko labi negaidiet. Zīle, pirmā mājiņa, domājiet paši. Mamčits. Vai... Neko neredzu. Šilos has it. Šilos ķer. Vai tu esi kādreiz domājis komentēt hokeju, tā kā Masāļskis tagad? Droši vien, ka nē. Tur daudz un gudri jāmāk runāt. Domāju, ka tu nemācētu? Nē, varbūt, ja patrenētos, saprastu kaut ko, kaut kā, varbūt sanāktu, bet noteikti nebūtu pirmo tas bāķņā. No kurienes tev ir vispatīkamākā pozīcija, kur trāpīt golfu? Kurienes? Man jau tā zilā līnija tik sanāk pa lielam, citas pozīcijas tā parētam. Tā es caur aizsargiem tikai spēlēju. Freibergs, Čukste atgriežas hokejā. Vēl nē. Bet tu pats sako kādai NHL komandai līdzi? Es nevienai konkrēti, bet vispārīgi, teiksim, no rīta pamosties, pasties rezultātus, kaut kāds highlights, pastamies arī tagad ģērbtuvē, ceļš play-offos. Un tā kā jā, gribas jau, lai mūsējiem sanāk tur Uvim, kas tur vēl mums palikuši ir un tā, bet pašā laikā gribās, lai viņš šeit ir. Tā kā jā, vienmēr nostamies highlights to. Ko treneris saka tajā brīdī, kad ir, piemēram, sanāk paņem to 30 sekundžu pauzi? Kas ir tas, ko tajās 30 sekundēs vispār var paspēt pateikt? Atkarībā, kāpēc viņi ņem to pauzi, ja tur citreiz ņem vienkārši, lai džeki, kas laukumā, ja ilgāku laiku bijuši laukumā, lai var attelpoties, atpūsties, un citreiz ņem, ja ātri
3-4 golus, 2 varbūt ielaiž, lai treneris pasaka, ka džeki nomierinamies, lai tās emocijas bišķi norimst un turpinam ar vēsu prātu spēlēt, un citreiz vienkārši kaut kādi, ja ceļš uz spēles beigām, lai kaut kādi tehniskie, taktiskie kaut kā pretinieku apmuļķot, varbūt kaut kāda īpaša izspēle. Jūties kā slavenība? Nē, noteikti nē. Ir cilvēki, kas atpazīst šādi, bet, lai es personīgi tā justos, tad droši vien, ka nē. Vispār es sāku spēlēt, es atceros, biju uz pāris basketbola treniņiem, kad bija maziņš, ka vecāki aizveda. Tad vecākiem ļoti gribējās, lai es dejoju, tad es pie Agradaņa Ļeviča biju dejās. Tas Bet man dejot ļoti nepatīk. Es gribēju ātrāk no turienes tikt prom. Un tad es arī pats vecākiem teicu, ka es gribu hokeju spēlēt, jo mēs tieši bijām ar Krustā un tēti uz hokeju spēli Rīgas sporta pilī, uz to olimpiskās kvalifikācijas trako spēli par Baltkrieviju. Tāpēc tās spēles, man bija, ka tas ir tas, ko es gribu darīt, un tad man nācās 8 gadu vecumā, tas bija pierunāt vecākus, lai laižas hokeju, un kopš tā laika tikai hokejs ir bijis. No sākuma, pirms hokeja vēl bija karatē, bet tas bija vairāk tā kā skolas pulciņš, teiksim tā. Jā. 8 gadu vecums, man liekas, ir jau diezgan tā kā pavēlu, ne? Es kaut kur dzirdēju, ka lielākoties jau pēc mazliet kā piedzimtās slidām uzlikt. Tagad tā ir bez mazā, jā, bet es esmu dzirdējis, ir hokejs, kas vēl vēlāk, arī 9-10 gadu vecumā ir sākuši spēlēt. Tā kā es tā salīdzinoši vēlu, bet vismaz ar 100%, kā lai pasaka, atdevi tikai tam vienam sporta veidam. Jā. Kā nav gols? Jābūt. Skrābols ar gaļu. Čiks. No jāskaita. Vai tev likās, tagad bija 23. gada, sanāk 24. tagad pēdējā čempionāti, vai bija cita attieksme no spēlētājiem? Kādā ziņā? Pēc uzvaras bronzas. Īsti nē. Vienmēr jau visi nāk. No pretiniekiem. Grūti spriest gan jau, jo viņi varbūt kaut kādas citas komandas, no kurām arī parasti neko negaida, varbūt centīgāk iet, jo viņi arī redz, ka mēs to sasniedzām, tad viņam arī varbūt sāk kaut kur likties, ka redz, ka mēs arī varam, vai ne, bet tā baigi jūs nevarēja jau. Visi vienmēr ir ceļš tā izlases līmenī, katra spēle ir super svarīga, un tad visi vienmēr iet un cenšas savu labāko sniegumu parādīt. Tā kā... Kāds suns tev ir? Ko cik? Kāds suns tev ir? Jack Russell Terriers. Un kā viņi sauc? Elsa. Meitnīte? Jā. Daugava. Nē, suns, es nevarētu dzīvot bez suņa, man liekas, vispār. No bērnības vienmēr vecākiem bijuši suņi, ir tagad arī pašam. Suns noteikti, ja kā daudz prasa suns vai kaitis, man ir 1000% suns. Un, kā visi saka, ka suns sauc par labāko draugu, tad es tikai varu piekrist. Un pēc smagas dienas atnāc mājās un ar lunci nāst, un kāds ļoti tev gaida mājās un sabuč šo visu, tad... Iemācīju šķelt. Šeit laikam Šilovs aizmiga. Ar kuru vārdsargu ir vislabākā saikne, vai ar ko ir visērtāk patīkamāk spēlēt? Nevar jau teikt, kāds apvainosies. Nē, ar visiem ir tā, tiešām tad ar visiem ir ok, un tiem vārdsargiem viņiem jāzina pa lielam, un mums jāzina ir 3-4 teicieni, kas laukumā viņiem jāpasaka, lai zinātu, kur to ripu likt konkrētajā situācijā, un
tas ir palielam viss, kas vajadzīgs, un tad tā komunikācijai visiem ir ļoti ok. Nu tālūk, paldies par spēli. Super, paldies tev! Pirmā NHL spēle, profesionāla hokejs. Vismaz golu iemet savu beigu. Jā. Paldies tev, ka ieradies. Jā, paldies jums par uzaicinājumu. Jā. Un novēlu, lai tev piepildās ne tikai tas, ne tikai kādreiz arī pašam uzspēlēt NHL, bet arī aizbraukt kādu F1 posmu, lai sakrīt laika un varēšana vispārējais, lai var apskatīt klātienē vēlreiz 3. reizi. Un, jā, kas vēl, lai izdodas izdomāt, kas tad ir tieši tas, ko tu gribētu darīt.